Mantēfeli Dricanūs pazaroda 19. gadsimta sokos, kod Riku dzimtā Dricanūs bija palikušas 3 meitas, un viena no jom, Marija Rika, apsaprecējās ar Bieržgaļa baronu Jākubu Mantēfeli. Pirmok izcēļa myura muižu jaunu, un pēc tam pīnoca korta myura baznīcas ceļtnīceibai. Tā kā Jākubs Mantēfelis jau bija mirs, tad Dricanu baznīcas finansēšanu uzaņēma jo sīva, dzimusi Rika, tātad toļok Mantēfelia Marija, un jos mosa Katrīna Mantēfelia Uljanovska. Marija Rika ir pasaulē laidusi 4 dālus, no jīm ūtrīs bija slavenīs Gustavs Mantēfelis. Jū mote ir savā laikā redzējusi kā baznīcas kungu, bet ir izgos jurists, latgalis aprakstētos viesturnīgs, etnografs, pirmo latgalīšu valodā izdoto kalendara sastodētos un izdevies. Arī dovanas pāvestam Leonam 13. Terra Mariana izveidotos. Pūlē arhīvūs ir sazaglabojusi motis Marijas Mantēfelis i dāla Gustava Mantēfelia sarakste latgaliski. Ko pūlim bija josazaraksta latgaliski, tātad prota jau mote Rika, porjāma dāls, kura izaglētošana Jelgavā sakrita ar jaunatvīšu darbības sokumu, a varbūt arī konspirācijas nolūkos, jo jau bija krīvu spaidi pret poliekim pēc jū buntošanos. Mantēfelim muižu atkonfiscēja pēc šīm pūļu buntim, ja viens un dālim pīzadaļājās sazaceļšanos gaitā. Atdeve atpakaļ 1886. gadā, un mantinīgs Jans Mantēfelis jū pordeve. Tātad Dricanūs 19. gadsimta beigos Mantēfeļu vaira nav, bet jī turpināja dzēvot Taunogas muižā.